Prieks būt kopā ar jums. Es šodien esmu upurējies, agri cēlies un skrējis uz Valmieru. Bet man ir prieks būt kopā ar jums šajā rītā. Un tā ir žēlastība būt. Jūs taču esat pārliecināti, ka šis ir Dieva nams, vai ne? Jums varbūt kādam ir kāda asociācija vai kāds priekšstats, kādam jābūt Dieva namam, bet mēs jau lūdzām Dievu. Jēzus teica, kur 2 vai 3 ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Tā kā nevis ēka, bet cilvēka dzīve, cilvēki, tas ir tas, kam mēs ticam. Kristus, viņš ir mūsu vidū pēc savu apsolījumu. Dikti daudz, ko es daudz stāstīšu par sevi. Šogad paliks 35 gadi. Nu jau gandrīz sanāk. Mazāk kā 2 mēneši 35 gadi paliks. 14 gadu vecumā savu dzīvi uzticēja Kristum. Tad jau var pareiķināt, cik laiks ir pagājis. Vairāk nekā 20 gadi. Esmu pastaigājis ar debesu tēvu, un viņš ir bijis žēlsirdīgs un labs un uzticams. Un noteikti daudz no jums, kā arī es, varētu teikt, ja arī es kādreiz neesmu bijis uzticams vienmēr un visur, tad Dievs ir bijis uzticams. Un to es esmu pārliecinājies visus šos vairāk nekā 20 gadus. Dievs ir bijis uzticams. Esmu precējies. Es šajā nedēļā pagājušajā nedēļā sēdēju ar kādu pāri raidījumā un es sajaucu gadus, cik gan es esmu ilgi precējies, un es pateicu 12. Bet atnāca mājās un sieva man nostrostēja. Kā tu nezini, cik gadus mēs esam precējušies? 14. Tā kā man kaut kā sajūka. Tā kā nākamgad jau, ja Dievs ļaus piedzīvot un mēs vēl dzīvosim, baudīsim Dieva žēlastību, būs 15. Dievs mums ir devis meitiņu, 5 gadi. Tā kā Jānis te pieminēja par to dzīvību un troksni, es arī esmu par dzīvību un par troksni. Un pirmais, ko es pamanīju, kas ienāca iekšā, es dzirdēju bērni. Tā kā man mājās arī spridzeklīts ir tāds, kas iet. Tā kā paldies Dievam par bērniem. Jo es jau Altam teicu, ka tā ir nākamā paudze. Jā. Laiks iet, mēs visi kļūstam vecāki, vai ne? Arvien vecāki. Jā. Un tad kādi pārņem. Un tā ir žēlastība, kad bērni dzird vārdu, kad bērni dzird evaņģēliju un ka šī sēkla tiek sēta. Un varbūt kādreiz jums liekas, ko tad viņi tur dzird? Viņi tad trokšņo, skraida, neko jau viņi nedzird. Dzird ļoti daudz dzird. Es reizēm domāju, ka es esmu bijis kaut kur kopā ar savu bērnu. Viņi taču vispār nav bijuši klāt. Braucam mājās vai sēžam mājās, viņi man stāsta, visu kaut ko ir dzirdējusi. Nopietnas lietas. Dieva vārds ir dzīvs. Amen. Dieva vārds ir dzīvs, un nevajag satraukties par to, ko mēs, cilvēki, mums ir sava atbildība arī vecākiem, bet tas lielākais, ko var izdarīt pie bērnu sirdīm, pie jaunatnes ir svētais gars. Viņš starp citu pārliecina par grēku, taisnību un tiesu. Tā kā es esmu pateicīgs Dievam, kad es jau 9, 10, 11 gadu vecumā aptuveni tajā laikā es jau Dievs devu žēlastību man dzirdēt pirmo reizi evaņģēliju. Es biju tāds jauns, kā mēdz teikt, ar baltu galviņu. Man bija tādi blondi mati, ļoti izteikti blondi mati, gan drīz vai kā, es neteikšu sirvi mati, nebija man. Bet tādi ļoti gaiši balti matiņi, un tajā laikā Dievs deva žēlastību man dzirdēt evaņģēliju. Es dzīvoju ļoti dziļos, nepārspīlēšu dziļos laukos, gan drīz vai pie meža, kur nekā nav. Absolūti liekas tā kā kaut kāda nekuriena. Un vide, kur patiesībā, nebija nekādas perspektīvas.
nekādas nākotnes perspektīvas. Ja tu redzi, ka cilvēki apkārt visi lieto alkoholu, tas ir tas, ko viņi dara un tas, kā viņi dzīvo. Un tu saproti, ka tu esi nākamais, ka tu izaugs liels, tev dzīvē īsti nekāda mērķa nav, nekāda perspektīvas nav, absolūti nekā nav. Bet, ziniet, Dievam bija cits plāns. Un Dievam ir plāns katra cilvēka dzīvē. Ir svarīgi tikai satvērt šo Dievu gribu, pieņemt Dievu gribu savai dzīvē. Tad, ja mēs redzam, ka Dievs, viņš piepilda savu vārdu mūsu dzīvēs. Nu tā īsumā par mani kaut ko tā mazliet, ja? Kādreiz, varbūt citreiz. Tās liecības ir ļoti daudz un dažādas, bet es esmu pateicīgs Dievam par viņu žēlstību. Jā, Jānis jau teica, esmu no Jelgavas. Vai kāds ir bijis Jelgavā? Daži. Puse. Nē, vispār parādījās vairāk, tā kā jāiet balsot, jā. Kurš ir bijis, kurš nav bijis. Jelgava skaista pilsēta, top arvien skaistāk. Starp cik es iebraucu Valmierā, es neesmu pirmo reizi pie jums Valmierā, esmu bijis vismaz 2 reizes pirms tam. Jums ir skaista pilsēta. Sāk kopt, es nezinu, kam jāsaka paldies. Jānim. bet ir jauki, ir patīkami. Paldies Dievam, tiešām. Es šodien gribu dalīties ar Dievu vārdu, kas ir manā sirdī. Un runas tēma, varu pielūksim Dievu īsi, un tad es pateikšu, kāda ir runas tēma. Debes Tēvs, es pateicos par privilēģiju, par žēlastību, kungs, būt šodien šeit Valmierā. Un es pateicos Dievs, ka arī šeit Valmierā ir tavi ļaudis, ir tavi bērni, kas mīl tevi, kas meklē tevi, kas piesauc tevi, kas pielūdz tevi, kas pagodina tevi, kas kalpo tev no sirds, kungs, un kas ir gatavi aizliegt sevi, ņemt savu krustu un sekot tev. Un es lūdzu, debes Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, ka tu tiešām cel savu draudzi šeit Valmierā, ka tu nostiprini savu draudzi, kungs, Dievs, lai šis stiprais pamats, kungs, Dievs, tavā draudzē, tavu ļaužu, tavu bērnu dzīvēs, kungs, ir patiešām pamats, kas viņus notur virs ūdens, Dievs, ka viņi nekad neaiziet bojā, ka viņi paliek uzticami, ka viņi seko tev, ka viņi dzird tavu gana balsi, ka viņi dzird arī tavu vārdu šodien šajā rītā, un ka tas izmaina viņu iekšienu, Dievs. Es lūdzu, Dievs, sagatavo mūsu sirds šajā rītā, kungs, un pagodini savu vārdu. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Jūsu draudzes nosaukums ir stiprais pamats? Ja? Stiprais pamats. Jums ir ļoti labs nosaukums. Dieva vārda nosaukums, jeb runas nosaukums ir ticīgais mosties. Ticīgais mosties. Jūs esat pamodušies, vai ne? Un tad, kad es saņēmu šo vārdu un lūdzu Dievu, un Dievs runāja manā sirdī par šo vārdu, es jau šajā rītā tiku mazliet pārbaudīts. Es iekāpu mašīnā un es cīnījos ar miegu. Es godīgi sakot, es cīnījos ar miegu 2 stundas, mazliet vairāk jābrauc nekā 2 stundas. Es cīnījos ar miegu. Es domāju, ja man sieva būtu līdzi, tad būtu varu vieglāk. Bet, zini, tad, kad tu esi viens un tu pārdomā un tu, protams, ceļš ir garš, reizēm, es domāju, jūs saprotat, jā, reizēm, mēs esam cilvēki, un arī šajā rītā man bija cīņa, un es lūdzu to kungu, debes Tēvs palīdz man. Gandrīz dažas reizes mazliet tā kā gandrīz iemīgi, bet paldies Dievam, es esmu šeit, viss ir kārtībā, man vēl jāizbrauc mājās, bet tad jau es būšu mošs, parasti esmu mošs, bet no rīta ir grūtāk. Un tad es domāju, tad ir šis vārds, protams, šis vārds nav par fizisku miegu, jūs taču saprotat, vai ne? Šis vārds ir par garīgu miegu, par garīgu miegu. Es runāju tēlēni, līdzībās, bet tad, kad es runāju par šo vārdu, tad šodien no rīta tas man pilnīgi tiešām tā, ja es skatās līdzībās, tā man bija tā cīņa. Ticīgais mosties. Lūkas evaņģēlijas 22. nodaļa no 39. panta līdz 46. pantam. Jums ir bībeles, jūs varat sekot līdzi, varbūt jums rādīs priekšā, es nezinu, vai jums rādīs priekšā vai nerādīs.
bet sekojiet līdzi. Lūkas evaņģēlijas 22. nodaļa no 39. panta. Jēzus atrodas Ģedzimenes dārzā kopā ar mācekļiem. Viņš paņem sev tuvākos, 3 vistuvākos, un tad no 39. panta. Un izgājis viņš, Jēzus, gāja pēc savu ieradumu uz Eļas kalnu, un viņa mācekļi viņam gāja līdzi. Un tai vietā nonācis, viņš tiem sacīja, lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Un viņš aizgāja no tiem apmēram akmens metiena attālumā un ceļos nometies lūdz Dievu un sacīja, Tēvs, ja tu gribi, ņem šo biķeri no manis. Tomēr ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Bet eņģelis no debesīm viņām parādījās un viņu stiprināja. Bet nāves baiļu pārņemts viņš Dievu pielūdz jau karsti. Bet viņu sviedri kā asins lāsas pilēja uz zemi. Un viņš no lūkšanas cēlēs nāca pie saviem mācekļiem un tos atrada aizmigušus aiz skumjām. Un viņš Jēzus tiem sacīja, ko jūs guļat? Celieties un lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā. Jēzus viņam sacīja, ko jūs guļat? Celieties un lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā. Šodienas runas tēma – ticīgais mosties. Varbūt kāds no jums domās, man jau nav tā kā nekur ne jāpamostās, ne jāpieceļās, es esmu tā kā jau pamodies. Ziniet, ir tā raksturvieta, ka līdz ar Kristu mēs esam augšām cellušies. Amen. Tas nozīmē, ka mēs kādreiz bijām miruši grēkā. Bet var gadīties, ka mēs kā ticīgie nonākam tādā stāvoklī, ka mēs esam iemiguši. Mēs nerunājam par stāvokli, ka tu esi miris grēkā. Bet tāds stāvoklis līdzīgi kā apustuļi, jeb mācekļi, viņi ir kopā ar Kristu. Un atcerieties, Jēzus ir kopā ar mācekļiem, un viņš tur runā par to, ka viņi piesitīs pie krusta. Un apustulis Pēters, viņš saka, kungs, lai tas ar tevi nenotiek. Un izdarīt, viņam ir saruna, un šī saruna nonāk līdz tam, kad Pēters, viņš saka, kungs, es esmu par gatavs tevis dēļ mirt. Bet ja es viņam saka, Pēteri, gailis vēl nebūs nodziedājis 3 reizes, tu jau mani nolieksi. Un apskatieties, kas notiek vēlāk Ģedzimenes dārzā. Pirmais, kurš guļ, ja ne pirmais, tad viens no, kurš guļ, ir Pēteris. Brīdī, kad Jēzum ir vajadzīgs atbalsts, mācekļi guļ. Viņš paņem Pēteri, Jākabu, un Jāni. Vistuvākos sev 3, un Pēteris guļ. Un viņš saka, ko jūs guļat? Celieties un lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā. Tā kā es jums stāstīju par to savu braukšanu uz Valmieru, daudz gadus atpakaļ, es braucu kopā ar kādu mācītāju. No kādas draudzes, starp citu no tās vietas, kuras atgriezos. Tā bija tāda vieta, lauki, ciemats, nedaudz apdzīvotāka vieta, nekā tā vieta, kur es dzīvoju kādreiz. Mēs braucām uz Jelgavu, un pa ceļā mēs aizmigu. Es viņam sēdēju blakus. Mēs iebraucām Jelgavā, mēs pārbraucām pāri dzelzceļa pārbrauktuvei, es gulēju, un viņš arī iemiga. Un mēs saskarējāmies ar automašīnu pretējo. Paldies Dievam, kad ātrums nebija liels, bet sadursme bija diezgan spēcīga. Viss bija kārtībā, mēs bijām dzīvi veseli, pretējā mašīnā tur bija arī bērni un viss bija kārtība, paldies Dievam, bet mašīna bija sasista, visa priekša bija nepajokam, nepatīkams skats. Līdzīgi var notikt mūsu ticības dzīvē. Tad, kad mēs garīgi iemiegam, mēs vairs neesam uz ceļa. Mēs tā lēnām braucam nost no ceļa. Un var gadīties, ka mēs pat to neredzam, mēs pat īsti to nejūtam, mēs pat īsti to neapzināmies. Jo mēs esam tādā, fiziski pat ir tā, ka es guļu mašīnā un ir patīkami, ir silts, ir patīkami, ir labi apstākļi. Bet tad pēkšņi tu esi no ceļa un tevi tas, kā lai pasaka, tu saproti, ka tu esi pavisam citos apstākļos pēkšņi. Tu vairs neesi tajā komforta zonā. Un līdzīgi var notikt manā un tavā ticības dzīvē.
ja es neesmu nomodā. Es nezinu, kā jūs, varbūt kā jūs neatzīsieties, bet es vismaz 2 reizes atceros no savas dzīves tāds spilgt gadījumi, kad es draudzē esmu aizmidzis dievkalpojumu laikā vienreiz un lūkšanas naktī. Ir kādām gadījies? Neatzīsies, bet debes tēvs zina. Tā kā es atzīstos, ja? Es atzīstos, ja ir pagājuši vairāk nekā 20 gadi, ja? Es atzīstos. Un es atceros gadījumu, kad es biju lūkšana naktī, un es vēl tagad atceros, uz skatuves bija krusts, liels krusts, bija lūkšana nakts, es nezinu cik stundas, bet bija diezgan ilgs laiks. Un es aizgāju pie krusta, apgulos savu vaiga, gribēdams pielūgt Dievu. Un man gadījās tā kā aizmigt. Neviens jau nezināja, ka es gulēju. Visi domāja, ka es tā sirsnīgi, dedzīgi lūdzu Dievu. Nu tāds svētīts brālis, brīnišķīgs svētīts brālis piecelsies augšā ar gaišu vaigu. Es piecēlos nevis ar gaišu vaigu, bet ar nogulētu vaigu. Un es pagulēju, bet ziniet, kad es pamodos, kad viss jau bija beidzies. Es skatos, visi dodas mājās. Es domāju, kā tas tā var būt, bet ziniet, Bībelē rakstīts, ka mīļajiem tas kungs dod miegā. Ja? Bet ne šajā gadījumā. Es domāju, bet es izbaudīju Dievu klātbūtni. Ja? Tas notiek mūsu fiziskajā dzīvē, vai ne? Tas notiek fiziskajā dzīvē. Un arī ir bijuši citi gadījumi, bet ir dažādi iemesli, kāpēc tā notiek. Un es negribu nevienam tagad mest ar akmeni. Teikt, klausies, kāpēc tu tā dari, jā? Sakārto savu dzīvi, sakārto savas attiecības ar Dievu. Nē, mēdz notikt arī tā, ka kaut kas nav kārtībā ar mūsu attiecībām ar Dievu. Bet reizēm varbūt gadās, ka tu esi pārāk noguris, jā? Par miega stāvokli es gribu pateikt 2 svarīgas lietas. Tas ir ļoti bīstams stāvoklis. Es runāju garīgi. Jo tas, kas guļ, tam viss ir vienalga. Ja tu esi dziļā miegā, patiešām dziļā miegā, tev ir viss vienalga, kas notiek tev apkārt, vai ne? Tev nekas netraucē, tev ir pilnīgi vienalga. Jo tas, kas guļ, viņam ir viss vienalga. Viņam nekas netraucē. Viņš pat nezina, kas notiek apkārt. Otra lieta, tas, kas guļ, viņš daudz ko palaiž garām. Viņš daudz ko palaiž garām, kas notiek. Tikai tad, kad tu pamosties, tu ieraugi, tas ir noticis, šis ir noticis. Jūs zināt, kā pasaulē mēdz notikt. Tu pamosties un tad ir ziņas, ir jaunumi, un viss kaut kas notiek pasaulē. Līdzīgi var notikt arī mūsu ticības dzīvē. Mums liekas, ka mēs it kā tā kā funkcionējam garīgi, it kā tā kā kaut kā ejam, bet mēs esam tādā miegainības stāvoklī, un mēs daudz ko varam palaist garām. Nesadzirdēt, neieraudzīt, nepamanīt. Jo redziet, ir cilvēki, kur daudz ko pamana. Arī fiziskajā dzīvē. Daudz ko pamana. Tu ieej telpā, ir dažādi cilvēki, un ir 2 veidi cilvēki. Ir tāds cilvēks, kurš neredz ne detaļas, ne nianses telpā. Viņš ieiet, viņš vienkārši ir. Bet ir tāds cilvēks, kurš nopēta visu. Līdzīgi kā cilvēki nopēta. Ja, no galvas matiem līdz kāju pēdām. Nopēta. Un tā var būt arī mūsu ticības dzīvē, ka mēs esam tādā miegainības stāvoklī, ka mēs neievērojam to, ko mums vajadzētu ievērot. Mēs nespējam ieraudzīt to, ko mums vajadzētu ieraudzīt. Tāpēc, kad mēs esam iegājušie stāvoklī, mēs esam ļāvušies, tas nenotiek uzreiz, tas notiek pamazām. Tāpēc Dieva vārds saka, esiet nomodā, esiet nomodā. Tas, kas guļ, viņam īsti neinteresē, kas notiek apkārt. Viņam ir labi tā, kā ir. Līdz zināmam laikam, ka viņš saprot, nu ir beigas. Labi, ja ne beigas, tad viņš jūt, ka viņš jau iet kā tuvu kraujas malai. Ka kaut kas ir jāmaina. Un to mēs saucam par vienaldzību. Nav tā, ka tu vienā dienā kļūst vienaldzīgs, viegliprātīgs. Nē, tu ej lēnām to ceļu. Bet tas, mīļai, nav viss. Ja mēs atrodamies šajā stāvoklī, mēs daudz ko varam palaist garām, ko Dievs mums varētu dot. Un interesantākais ir tas, ka cilvēki šodien ir draudzē,
Es nerunāju konkrēti par šo draudzi. Es runāju par vispārējo draudzi. Mēs varam būt draudzē. Mēs varam būt pat aktīvi kalpošanā. Bet mēs varam atrasties tādā miegainības stāvoklī. Viss jau ir kārtībā. Mēs tā vispusēji skatāmies un liekas, nekādas jau problēmas nav. Bet tāpēc Dieva vārds saka, pārbaudi savu sirdi. Nevis dzīvo bailēs, nemitīgās bailēs, vai es kaut ko neesmu izdarījis tā, kā vajadzētu. Nē, bet pārbaudi savu sirdi. Pārbaudi savu sirdi. Es šodien paņēmu līdzi kaut ko tādu, ko jūs noteikti savā dzīvē esat redzējuši. Šodien varbūt daudz nemaz neko tādu nelieto, varbūt lieto. Jums telefoni ir? Ir telefoni, vai ne? Jums telefoni nebūtu, jūs nevarētu nemaz sazvanīties. Jūs zināt, kas tas tāds ir? Pulkstentiņš. Pulkstentiņš, vai ne? Pulkstentiņš. Es kādreiz šo pulkstentiņu lietoju. Kam? Lai mani pamodinātu. Lai mani pamodinātu. Viņš gan vairs nestrādā. Viņš ir vecs. Bet tad, kad es gulēju, man pie ausīm skanēja tā. Titī, titī, titī. Un kā jums liekas, ko es izdarīju? Tad, kad viņš stāvēja, es nospiedu to podziņu. Un es zinu, ka ir tādi cilvēkiem tādi pulkstentiņi, ka viņu uzspiež, pēc brīža viņš atkal titī, titī, titī. Un mēs tik spiežam un spiežam un spiežam. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs gribam pagulēt. Un daži gudrinieki dara tā, ka viņi uzliek modinātā ātrāk, lai viņi varētu mazliet pagulēt. Es kādreiz, kad mācījos mūzikas vidusskolā, tie bija arī seni gadi. Es liku savu modinātāju 6:30. Un, kas uzlika modinātāju, tas gan bija telefons jau. Un, kad es liku modinātāju, tad es ik pēc 10 minūtēm atliku. Ik pēc 10 minūtēm. Un tad man palika tikai 10 minūtes. Un tad es skrēju uz skolu. Un tā es novilku. Ko es gribu mīļēt to pateikt? Svētais gars ir kā modinātājs. Mūsu dzīvēs. Mūsu ticības dzīvē viņš ir kā modinātājs. Viņš tevi un mani modina. Tev nav jāatrodās obligāti grēkā. Viņš jau redz, vai tu jau lēnām tā kā ej pa labu vai pa kreisi, kā tas kungs Jozo, viņš teica, tu negriezies ne pa labu, ne pa kreisi. Viņš jau ir tālredzīgs, viņš jau redz. Viņam nevajag pamācītājs, viņam nevajag konsultants, viņš jau redz. Viņš redz vairāk nekā mēs spējam redzēt. Viņš ir tavas un manas dzīves modinātājs. Ka viņš redz, ka tu esi pārāk ilgi jau iemidzis, tā kā vajadzētu celties. Viņš ir tavas un manas dzīves modinātājs. Un līdzīgi kā es teicu, ka mēs savā fiziskajā dzīvē varam ignorēt, nospiest. Citi pat varbūt nomet, aizmet. Es negribu dzirdēt. Gribās ilgāk pagulēt. Līdzīgi mēs varam rīkoties ar svēto garu. Bībelē rakstīts, neapbēdiniet Dievu svēto garu, ar ko esat atpestīti, apzīmogot atpestīšanas dienai. Mēs varam ignorēt. Bībelē rakstīts, neapslāpējiet svēto garu, bet mēs varam ignorēt. Mēs varam stumt ārā. Bet mēs sakam, nē, es jau nestūju. Reizē mēs pat raudzēs un arī paši esam teikuši, es jau neapslāpēju svēto garu, es jau tā kā nepretojos, bet bieži vien mēs pretojamies ar savu rīcību, ar savu attieksmi. Pat rīcībai nevajag būt, jo no sirds pārpilnības mute runā. Un tas, kas sirdī notiek, mīļie, tas iziet ārā. Tāpēc ir svarīgi, mīļie, ka mēs neignorējam svētā gara aicinājumu savā dzīvē, jo viņš ir tavas un manas dzīves modinātājs.
Un tas ir labs modinātājs. Pat ja gribās nedaudz pagulēt, es runāju garīgi, nevajag kavēties, jo reizēm mēs kavējamies. Reizēm mēs kavējamies. Atcerieties, ka Dievs iznīcināja Sodomu, Gomoru, ja? Tas pilsētas. Dievs teica, jūs ātrāk latam. Tur bija lats, jā. Sieva paskatījās uz atpakaļ. Dievs viņus burtiski dzina uz priekšu, viņi kavējās. Dievs viņus dzina uz priekšu. Reizē mēs savā ticības dzīvē kādās lietās kavējamies. Bet Dievam ir mērķis kaut ko darīt pie mūsu sirdīm, pie mūsu dzīvēm. Viņam ir mērķis mūs kaut kurien vest. Vienkārši piemērs. Ja tu zini, ka kādu laiku tu neesi atvērs Bībeli, Dievu vārdu, jau kāds laiks ir pagājis tavā dzīvē, bet tavā sirdī skan modinātājs. Tavā sirdī skan svētā gara aicinājums. Manā sirdī skan aicinājums. Mīļais bērns, kā mums šodien atgādāja, atver. Bet tev taču ir visas citas lietas, ko darīt. Jo Dievs taču var pagaidīt, vai ne? Kā būtu, ja man vajadzētu pagaidīt? Ja man vajag tagad? Es domāju, ka mēs nebūtu gatavi gaidīt. Kaut gan ir situācijas, ka mums ir jāgaida. Bet ir brīži mūsu dzīvē, ka tev un man mums ir vajadzīgi pārdabiski risinājumi tieši tagad. Ne rīt, ne parīt, ne pēc nedēļas, ne pēc mēneša, bet man vajag tagad. Un jūs noteikti esat to piedzīvojuši. Tu nāc debesu Tēva priekš un saki, kungs, man vajag tagad, es nevaru gaidīt. Bet svētais gars kā modinātais, viņš skan tavā sirdī. Ka mans bērns, tu neesi uzņēmis vārdu savā dzīvē. Tu pat nezini, kāds ir mans prāts, kāda ir mana griba, jo tu esi kaut kur iesprūdis. Līdzīgi kā sastrēgumā. Es domāju, ka neviens šodien nepacelt roku, teikt, man patīk sastrēgumos stāvēt. Man pat uz Rīgu nevajag braukt, ja Jelgavā šad tad ir sastrēgumi. Bet tu esi kaut kur iestrēdzis. Un tu jūti, ka kaut kā īsti neiet, tu it kā funkcionē, kā es sacīju. Tu esi Dieva bērns, tu esi atzemdināts no augšienes, bet kaut kur kādā brīdī kaut kas ir sasprūdis. Un tu nevari paiet. Tāpēc, ka tu esi ignorējis svētā gara aicinājumu. Viņš nepārtraukti tevi un mani aicina. Bet varbūt var gadīties, ka tu apslāpē. Tu apslāpē šo balstu, tu apslāpē šo aicinājumu. Dieva vārdā rakstīts, ka cilvēks nedzīvo no mājas vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tā nav avīze, ko tu lasi. Tās nav ziņas, ko tu izlasi vai paskaties. Tas ir dzīvā Dieva vārds, kas paēdina tavu iekšieni. No kā arī ir atkarīga tavu turpmākā dzīve patiesībā. Neatliec, kad svētais gars tevi aicina, ka viņš tavā sirdī ir kā modinātais, ka viņš skan tavā sirdī, neatliec, nepretojies, neapslāpē, ka Dievam nav ilgstoši jāgaida. Viņam nav jāgaida. Es domāju, ka viņš mūsu dzīvēs ir pietiekoši ilgi gaidījis. Amen. Viņš ir pietiekoši ilgi gaidījis. Esmu runājis ar cilvēkiem, kuri sasnieguši sirmu vecumu. Viņi nākuši pie tā, ko viņi saka, Dievam vajadzēja gaidīt visu manu dzīvi. Un tu staigā šodien ar Dievu, un tad pienāk kāds brīdis, kad Dievam atkal uz tevi ir jāgaida. Viņš klauvē pie tavas sirds durvju, mans bērns. Kā tu nāks pie manis? Kā tu ar mani runāsi? Kā tu manī klausīsies? Tur jau tavā sirdī vairs neskan modinātājs. Es nezinu, tur jau ir sirēnes. Bet Dievs grib dalīties. Viņš grib dalīties ar savu sirdi.
Viņš negrib vienkārši tevi atvilkt un tevi norāt. Viņš grib dalīties ar sirdi. Jūs atceraties Pēteri, pēc Jēzus augšām celšanās, Pēteris un vēl kādu mācekļu aizgāja kur? Zvejot. Tas nebija Pētera aicinājums. Bet Jēzus jau krastmalā viņu gaidīja. Sacepa zivtiņu, kas tur vēl bija medus, maize. Un tur nebija nekādas pārmācības, tur nebija nekādas kulaku rādīšanas. Tēlēni sakot. Jēzus viņam skaidri norādīja Pēterim, ko viņam ir jādara. Viņš viņu pamācīja. Viņš dalījās ar savu gribu. Bet Pēteris bija dzirdējis aicinājumu no tā kunga. Un nereizi vien un labākais ir tas, ka mīļie pie Dieva ir tā, ka tad, kad tu dzirdi viņa aicinājumu, tā nav pirmā un otrā un tikai trešā reize. Viņš aicina tevi atkal. Viņš aicina tevi atkal. Viņš aicina tevi atkal. Mums reizēm vecākiem, vai ne, rokas nolaižās, mēs savus bērnus aicinām, nenāk, vai nedara, vai nenāk. Nu, kaut kas jādara tiem bērniem, un mēs domājam jau vienu reizi, otru reizi, jau trešo reizi, nu, ceturtajā reizē jau es rīkošos citādāk, vai ne? Bet Dievs ir tik pacietīgs ar mums. Jo arī mēs esam viņa bērni. Ar nepilnībām. Mēs neesam perfekti, mēs neesam absolūti, un viņš zina, kādi mēs esam. Un viņš zina, kā uz mums runāt, un viņš zina, kādus apstākļus izmantot mūsu dzīvēs. Bet viņš ir labs tēvs. Tāpēc, ka viņš runā nereiz vien. Viņš grib dalīties ar tevi un ar mani savā sirdī. Amen. Nepretojies svētā gara aicinājumam. Nepretojies. Nepretojies. Iedomājieties, Vēlns ir tik nekaunīgs, kad Jēzus ir Ģedzemenes dārzā, viņš lūdz Dievu. Mācekļi it kā ir kopā ar Jēzus, fiziski it kā ir kopā. Bet otrs puses viņi maz nav, viņi guļ. Viņi aizmieg. Un tas, ko es teicu, ka tajā brīdī, kad Jēzum ir vajadzīgs atbalsts, jūs teiksiet, bet viņš bija Dieva dēls, viņš bija pilnīgs Dievs, bet pilnīgs cilvēks, miesā. Iedomājies, ka tu esi tādā situācijā, kur tev ir vajadzīgs atbalsts un tavi vislabākie draugi vienkārši guļ. Un viņi teikšu, es ar tevi iešu līdz pasaules malai. Es tevi mīlu. Es tevi cienu, es tevi respektēju, es esmu kopā ar tevi, cīnīsimies, iesim līdz galām, es tevi nekad neatstāšu. Toreiz sacīja arī Pēteris Jēzum. Un pienāk brīdis, ka viņi visi guļ. Viņi vienkārši guļ, ka viņiem ir vajadzīgs atbalsts. Es savā ticības dzīves tajā, tas posms, kāds jau ir pagājis, esmu piedzīvojis, jau tas bija vairāk jau kādu gadā atpakaļ. Es esmu teicis, jūs gribat pārbaudīt sevi, palasiet Dievu vārdu vēl vakarā, aizmigsiet. Un es reiz Dievam jautāju, es domāju, kungs, kā tas var būt iespējams? Es varu lasu avīzi tajā pašā stundā, es varu lasīt avīzi vai kādu grāmatu, kas nav par to kungu. Un man miegs nenāk. Un tajā pašā laikā tu ver Dievu vārdu un lasi, un acis krīt ciet. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir Dieva vārds. Tā ir Dieva vēstule, tā ir Dieva atklāsme. Tas ir tas, ko Vēlns grib noslēmt, ka tu to neatklāji, ka tu tajā neiedziļinies, ka tu tajā neiegremdējies, ka tu tajā neapstājies, jo redzi, ka tu Dieva vārdu uzņem, mums ir jāapstājas šajā skrējienā. Bet Vēlns mums nemitīgi grib dzīt uz priekšu. Cilvēks Vēlns šodien dzēn uz priekšu. Bet, lai es varētu sadzirdēt kaut ko, man ir jāapstājās. Tu nevari tā vienkārši pieskrienot, atskrienot, aizskrienot. Šodien pat McDonaldā tev jāpastāv, ka tu pasūti kaut ko. Ja? Tās ātrās uzkodas. Nekas šodien uz ātro nenotiek.
Ja es gribu kvalitatīvi dzīvot, kvalitatīvi būvēt savus attiecības ar Dievu, man ir jāapstājas savā skrējienā, lai ieklausītos viņā. Un pārbaudīt, varbūt var gadīties, kad es esmu kaut kur kādā brīdī iemidzis. Līdzīgā situācija atrodos kā mācekļi, kad Jēzus viņš faktiski izcīna uzvaru. Tas ir tas brīdis, pirms viņš dodās mirt par cilvēces grēkiem. Efeziešiem 5. nodaļa no 14. panta. Tāpēc ir sacīts, uzmosties, kas guli, un celies augšā no miroņiem, tad atspīdēs tev Kristus. Tad nu raugieties nopietni to, kā dzīvot, nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Un neaprēbinieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilni. Runādām citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādam un slavādam to kungu savā sirdīs. Jūs teicāt, ka jums draudzes nosaukums ir stiprais pamats. Es esmu pārliecināts, ja vien tu stāvēsi uz šī stiprā pamata, kas ir Dieva vārds, nekas cits. Šī draudze netiek būvēta uz cilvēkiem. Amen. Draudzes galva ir Kristus. Un draudze tiek būvēta uz stiprā pamata, uz Dieva vārdu. Esmu pārliecināts, kamēr tu stāvēsi uz šī stiprā pamata, pat ja tu jutīsi, ka tu sāc iemigt svētais gars, viņš darīs tādu darbu pie tevis un pie manis, ka viņš to nepieļaus. Pat ja vēlnām ir savs plāns, svētais gars mūs ikvienu mīļai modina. Es esmu pārliecināts, ka mums ikvienam mūsu dzīvēs ir kāda lieta, kāda joma, kaut kas, ko Dievs vēlas mainīt. Tu nevari teikt, es esmu perfekts, es esmu nevainojams, man viss ir kārtībā, es eju tikai uz augšu. Paldies Dievam, ka tu esi uz augšu. Bet būs situācijas tavā dzīvē, kad būs ielējās, kā mums šodien atgādināja, varbūt kādā tuksnesī, un tev ir jābūt, visu laiku tev ir jābūt savam fokusam uz savu kungu. Pretējā gadījumā tu vari palikt ilgstoši tajā stāvoklī. Tāpēc teicu, ir svarīgi, ka tu esi uz šī stiprā pamata. Ja redziet, tad, kad Jēzus Kristus viņš atradās Ģedzimenes dārzā, ne tikai Ģedzimenes dārzā, apskaties uz viņu dzīvi, uz viņu kalpošanu, viņš saskārās ar nemitīgiem uzbrukumiem, pārbaudījumiem savā dzīvē. Jūs teiksiet, bet tas bija tāpēc, kad viņam vajadzēja mūsu grēku dēļ tam iziet cauri. Nē, Jēzus nav mums apsolījis paradīzi virs zemes. Viņš gan ir apsolījis, ko mums šodien Jānis atgādāja, ka viņš būs kopā ar mums. Un tā ir mūsu garantija. Tā ir tava un mana garantija, ka mēs neaiziesim bojā, jo mēs zinām, kā rokās mēs atrodamies. Jo Bībelē rakstīts, ka, mīļie, mēs caur grūtībām tiekam norūdīti. Un kā tu varēsi pacelt kāda citas rokas, ja tavas rokas būs nekādas, bet tās būs spēcīgas. Un tās būs izgājušas dažādas apstākļus savā dzīvē cauri. Tu spēsi pacelt arī cita rokas. Tāpēc ir svarīgi, mīļie, ka tad, kad svētais gars mūs modina, kad viņš mūs aicina, kad viņš izgaismo kādas lietas mūsu ticības dzīvē, ka mēs sadzirdam, ka mēs ieklausamies un apstājamies savā ticības skrējienā, lai sadzirdētu viņa balsi. Un, mīļie, tikai tad, kad mēs paliekam uzticam, tikai tad, kad mēs paliekam uz šī stiprā pamata, ko es pieminēju, mēs varam pastāvēt un uzvarēt visās cīņās svētā gara spēkā. Tā kā to izcīnīja Jēzus Kristus. Jo Bībelē rakstīts, ka viņš ir miris uz Golgātas krusta svētā gara spēkā. Mīļais, ja tu dzirdi svētā gara aicinājumu savā dzīvē, celties augšā, nepalikties stāvoklī,
Ziniet, jūs zināt, ir tā brīnišķīgā situācija, tas notikums Bībelē, kur Lācars, viņš nāk ārā no kapa. Tu vari būt līdzīgā situācijā. Es tēlājiem saku, ka Dievs, viņš saka, nāc ārā. Tu tur pa ilgu esi. Un saprotat, mēs bieži vien esam tādā miegainības stāvoklī, ka ir tik labi. Esmu bijis draudzēs, un man ir unikāla žēlstība būt dažādās Latvijas draudzēs. Un kad es redzu ticīgos, atbrauc kāds brālis, kāda māsa, kas kalpo, kas deg par Dievu, un tu redzi, ka viņš ir iemidzis, viņam patīk tas stāvoklis, un tad ir tādi, kas deg par Dievu, viņam liekas, liecies mierā ļauj man gulēt. Ko var te cepties, ko var te ņemties? Un tad draudzē uzrodās ugunsdzēsēji. Apdzēsīsim. Šitas pa traku ir. Šitas ir pa traku, nevar būt. Tā nedrīkst, tā nevajag. Jēzus arī nereiz vien gribēja nomētēt ar akmeņiem. Savējie. Savējie. Jo viņš saka, es pie savējiem nācu, bet savējie viņu uzņēma. Neuzņēma. Tur rakstīts, ka neuzņēma. Tur bija tikai daži, kas ieklausījās. Un mums varbūt liekas, kāds var būt, viņš darīja zīmes un brīnums, bet viņu neuzņēma. Tāpēc, ka viņi gulēja. Viņi negribēja dzirdēt. Es šajā gadā biju uz evangelizācijas dievkalpojumiem. Tur īpaši var dzirdēt visāds atskaņas pēc dievkalpojumiem. Kāpēc tā jākliedz? Kāpēc tā jākliedz? Kāpēc tā jākliedz? Varbūt pat tiešām vajag iekliegt tev ausīs mazliet. Tā tēlēni sakot. Varbūt pat tiešām vajag tevi sapurināt, beidzot. Un, ziniet, es esmu bijis kādos dievkalpojumos, kur es nesuldinu, es sēžu, un Dievs lieto kādu cilvēku, un liekas, kāpēc viņš tā dara, vai kāpēc viņš tā runā, bet man tas ir vajadzīgs. Jo liekas, ka man jau ir tā kā labi, bet Dievs kaut ko dara pie manas sirds. Bībele saka, raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat. Mēs tikko lasījām, izmantojiet laiku, jo tas ir ļoti nopietnas laiks. Jūs atceraties, ja es stāstīju līdzīgi par 10 jaunavām, bija 5 ģeķīgas un 5 gudras. Viņām visām bija lukturi. Visām bija lukturi. Pienāca laiks, ka viņas iemiga. Viņas visas bija iemigušas. Viņas visas bija iemigušas. Bet tad atskanēja aicinājums no līgavaņa. Un viņas visas piecēlās. Viņas visas piecēlās. Tikai 5 bija eļļa tik daudz, ka viņas varēja ieiet. Ziniet, ko tas nozīmē? Kā mēs to saucam? Viņas bija gatavas ieiet. Nav runa tikai par eļļu, bet ir jautājums, vai tu un mēs esam gatavi. Un tad, kad viņas bija gatavas, tad līgavainis atvēra durvis un viņas iegāja. Viņas bija gatavas. Ko tas mums, mīļie, pasaka? Tas mums pasaka, ka ir svarīgi, ka tu un mēs izmantojam laiku ne tikai, lai krātu eļļu savos traukos, bet lai mēs dzīvotu tā, ka mēs vienmēr esam gatavi iziet pretī Jēzum. Jo mums rītdien nepieder. Man rītdien nepieder. Šodien jauni, mēs tā, liekas, sinimā vecumā aiziet mūžībā, slavu Dievam, ka viņš ir nodzīvojis dzīvi dievbijīgi, bet šodien arī jauni aiziet. Tikai jautājums, kur aiziet, ja Dievu nepazīst. Mums vienmēr ir jābūt gataviem iziet Jēzum pretī tieši tad, kad viņš tevi un mani aicina. Es nerunāju tikai par to aicinājumu, ka tu ar viņu savienosies, ka tu atstāsi šo zemes dzīvi, bet tad, kad viņš aicina tevi, es gribu ar tevi runāt. Es domāju, ka nav lietas mūsu dzīvē, kas varētu būt svarīgāks par to, ko Dievs dara.
Jēzus uzdeva jautājumu mācekļiem, kad viņš atgriezās. Tur bija 3 reizes, ja es nekļūdos, viņš lūdz Dievu. Viņi vienkārši jautājums, ko jūs guļat? Viņš saka, ko jūs guļat? Un tas nebija tas, ko Jēzus vēlējās redzēt savos mācekļos. Tas nebija tas, ko viņš vēlējās redzēt savos apustuļos. Viņš saka, lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Citos evaņģēlis rakstīts, jo miesa ir vāja, bet gars ir labprātīgs. Vai ja es nezināju, kādi ir mācekļi, viņš zināja. Bet tas mums šodien ir kā piemērs. Līdzīgi kā vēstulē ebrejiem ir rakstīts par Izraēlu tautu, tad, kad viņi krita kurnēšanas dēļ, nepaklausības dēļ, tas mums ir kā piemērs, lai mēs tā nedarītu. Kā mēs latvieši, es nezinu, vai latvieši tā saka, vai jebkurā tautā saka, ka nekāp uz tā paša grābekļa. Ja? Nu, nekāpsim uz tā paša grābekļa. Viens uzkāpa, nākamais apskaties, kad viņam trāpi pa to pieri, viņš arī kāpa virsū. Cerēdams, ka viņš nedabūs pa pieri, bet dabūni. Nu, nekāpsim uz tā paša grābekļa. Nu, nedarīsim tā, kā darīja, mums ir piemērs. Un ja mums liekas, ka Bībelē tikai labi piemēri, ir arī negatīvi piemēri, kas mūs brīdina. Un Dievs brīdina ar mērķi, lai mūs pasargātu. Lai tev un mani sagatavotu, lai mēs neaizietu bojā. Ziniet, mīļie, kā ļaunu un pavēns garīgs miegs. Mēs kļūstam virspusēji attiecībā pret Dievu vārdu. Mēs guļot pieveram acis grēkam. Mēs guļot atbalstam grēku. Mēs guļot sakam netiesā, jo kāds sludina patiesību. Šodien ir ļoti populāri, tu netiesā. Bet Dieva vārds liek iztiesāt Dieva vārda gaismā. Mēs guļot sakam, šodien 21. gadsimts, tā vairs nav kā kādreiz bija. Mēs sakam, mīļais brāl, kur tu redzi Jēzu? Viņš taču nestaigā vairs par zemes virsu. Šodien 21. gadsimts, viss ir mainījies, jo mēs guļam. Mums ir labi, jo mēs plūstam visiem līdzi. Mēs garīgi guļam un kļūstam remdeni. Un kam tas ir izdevīgi? Velnam. Velnam. Jāņa atklāsmes grāmatā 3. nodaļā 16. pantā ir rakstīts tā, kā tu esi remdens, ne augsts, ne karsts, es tevi izpļaušu no savas mutes. Es tevi izpļaušu no savas mutes, un šis stāvoklis daudziem ir ēts un patīkams. Es kādā dievkalpojumā biju, sludināju par grēku. Es redzēju, bija kāds vīrs, kas cēlās un gāja ārā. Ne tāpēc, ka viņam bija jāsteidzās. Es redzēju, ka viņam nepatika. Viņam nepatika. Viņam nepatika dzirdēt patiesību. Un tas, ko vēlns dara, viņš cenšas mūs nošķirt no patiesības. Ka mēs dzirdam tikai virspusējas lietas. Es negribu dzirdēt tikai virspusējas, gribu dzirdēt to, kas ir Dieva sirdī, kas ir tas, ko Dievs grib redzēt manā un tavā dzīvē. Tas, ko Jānis šodien mums pieminēja par Dievu prātu, par Dievu gribu, tas, ko mēs bieži vien domājam, mums liekas, ka tas varbūt pat ir Dievu prāts un Dievu gribu, bet bieži vien mēs domājam tā, kā mēs domājam. Bet es varu atjaunoties tikai savā prātā, paliekot viņa vārdā un paliekot nomodā. Tā kā tu esi remdens, ne augsts, ne karsts, es tevi izpļaušu no savas mutes. Šis stāvoklis Dievam ir pretīgs. Jo viņš mūs nav aicinājis uz remdenību. Viņš grib redzēt tevi un mani, ka mēs esam karsti. Ka mēs esam karsti. Un tu varbūt nestāvēsi uz platformas, un tu varbūt nekad nesludinās 5, 10 un 50 tūkstošiem, bet tu būsi uzticams tajā savā aicinājumā, kur Dievs tevi nolicis.
Un tas ir viss, ko Dievs sagaida no tevis, no manis. Ka tu esi uzticams pie mazām lietām, un Dievs ir teicis, ka viņš pavairos. Viņš ir aicinājis tev un man, lai mēs esam karsti. Nevar būt tā, kā mēdz teikt. Esmu dzirdējis, ka viņš saka, es neesmu nevienā pusē, ne otrā pusē, es tā kā pa vidam. Nu nav tāds vidusceļš. Tāds neeksistē. Es kādreiz dzirdēju kādu sievieti vienā draudzē, viņa nebija draudzes locekļa, viņa teica, es esmu gandrīz jau gatava, tā kā jau gatava, pusgatava. Tādi debesu valstībai neder. Vai nu esmu gatavs, vai es neesmu gatavs, vai nu esmu karsts, vai es neesmu karsts, esmu randens. Turpat rakstīts labāk būtu augsts vai karsts, bet tu esi randens. Un tā kā tu esi randens, tevi izpļaušu ārā. Tādi neder. Dievs ienīst remdenos. Tas ir nepaklausības stāvoklis, un mēs zinām, ka nepaklausība ir kā bušanas un zilēšanas grēks. Tas ir pielīdzināms bušanas un zilēšanas grēkam, briesmīgs skan. Kad tu tādā remdenībā, virspusējā stāvoklī dzīvo, ka tev liekas, visi tā dara, visi tā nedara. Visi tā nedzīvo, visi tā nedomā. Reiz pravietis Elija, viņš atsaucās, nevis pravietis Elija, bet Pāvils atsaucās uz Eliju. Jā. Viņš atcerēties, kad bija ķēniņš Akabs, kurš bija nogalinājis, faktiski caur Izabeli, jā, bija nogalinājis ļoti daudz praviešus. Un viņš teica, es esmu vienīgais. Tu neesi vienīgais. Dievam ir savi ļaudis, viņam ir savu cilvēku, kas viņam kalpo, kas viņu mīl, kas tur viņa vārdu nevis tikai mutē, bet arī savā sirdī, uz savām sirds plāksnēm. Amen. Uz savām sirds plāksnēm, mīļais, uzmosties. Brāl, mās, ja tu redzi savā dzīvē, savā ticības dzīvē, ka kaut kas ir iesprūdis, ka kaut kas neiet tā, kā vajag, ja tu redzi, ka tu esi tādā miegainības stāvoklī celies augšā, Bībelē rakstīts tāda atspīdēs tev Kristus. Amen. Es ticu, es esmu pārliecināts, ka draudzēs ir vajadzīgi ticīgie, kas deg par Kristu. Nevis bez izpratnes, ar izpratni. Kas deg ar svētā gara uguni. Es labāk mīļi esmu par tiem, kas nevis vienkārši kaut kā velkās, bet kas skrien un vēl pavāk līdz citus. Es esmu labāk par tiem, kā jau Jānis teica par tiem bērniem, ka draudzē ir troksnis, ka draudzē ir dzīvība. Tu jūti, ka gars šeit mājo. Nevis kāds kapa klusums. Ja gribās klusumu, aiziet uz kapiem. Tur būs klusums. Bet mēs esam dzīvā Dieva nams. Amen. Mēs esam dzīvā Dieva nams. Svētais gars nevis mums liek gulēt, bet mosties. Mosties. Viņš tev mani modina. Un tad, kad Dieva gars aizdedzina tavu sirdi, tu nevari palikt kluss. Tu nevari gulēt. Un tu nevari teikt, nu jā, citi guļ, es pievienošos šai kompānijai. Tev nav jāpievienojas šai kompānijai, tai kompānijai ir jāmainās. Līdzīgi, kad mēs runājam pretējām lietām, Bībelē rakstīts, ka ļaunas sabiedrības samaitā labus tikumus. Tu zini, ka ja tu nemitīgi esi tajā kompānijā, kas faktiski iznīcina tavas vērtības, iznīcina tavu pārliecību, tavu pamatu, tu īsā laika posmā peldies līdzi. Bet ja tu esi ar brāļiem un māsām, kas deg par Dievu, kas nevis guļ, bet deg par viņu, kas mīl, kas nes Dievu vārdu savās sirdīs. Ne tikai sludinājis kancels, bet viņi dzīvo pēc tā. Tas ir viņa dzīvesveids, tas ir viņa dzīves stils. Tu negribi būt tajā kompānijā, kur visi guļ. Mēs neesam aicināti uz gulēšanu. Mēs esam aicināti uz strādāšanu. Tie, kas guļ, viņi nestrādā. Es nerunāju par fizisku strādāšanu, arī fiziski bieži vien nestrādā. Un mums Jelgavā, es nezinu, kā jums Valmierā, mums Jelgavā ir saradušies ļoti daudz bomzīšu. Ļoti daudz bomzīšu pie lielveikala Rimī. Tur gan ir tirzniecības centrs, viņš skaitās tirzniecības centrs, un viņam tāds biznes ir.
Viņi tur vāc pudeles un ko viņi tik tur nedara. Un, viss kaut ko dara. Un es reiz satiku kādu vīru. Es jau viņu biju iepriekš redzējis kādus gadus. Es tā skatos, viņus domāju, vēl dzīves. Kad viņš nomirs? Nē, es jau viņam nevēlu nāvi. Vienkārši saprotu, ka cilvēks ir nodzīvojis tā, ka knapi kājas velk. Un es saprotu, ka jau citi jau ir aizgājuši. Viņi nemaz nav starp dzīvajiem, bet viņš vēl velk. Un es runāju šo vīru, es viņam vispirms, protams, viņam pasludinu evaņģēliju. Bet cilvēks, protams, viņam ir mērķis dabūt naudiņu, lai varētu nopirkt sev uzlāpīties. Un viņš skaidri viņš nesaka, ka viņam vajag maizītē. Viņš saka, man vajag uzlāpīties, man ir slikti, es mirstu nost. Es saku, tad vajag dzert, tad nemirsi nost. Un tad mums tā saruna izveidojās, un es jau viņam to naudu negribēju dot, jo es zinu tos gadījumus, un vairāk kārt bijis tā, kad cilvēks aiziet un nodzer, un es viņam piedāvāju maizīt, nopirkt vēl kaut. Es labprāt nopirkt pilnu maisiņu ar pārtiku. Nav žēl, un es esmu to darījis, bet alkoholam nē. Un es viņu aicināju baznīcu. Pateicu adresi. Pateicu, kā tā baznīca, viņš zina to balto baznīcu, to lielo balto baznīcu, tie, kas Jelgavās bijuši, zina tā Jelgavas Sarsāk baznīca, viņš zina. Paiet 2 nedēļas, es nevienu reizi viņu neesmu redzējis. Un tad nejauši viņu satiku atkal. Un es jau jautāju, kur tu biji? 2 nedēļas ir pagājušas. Neesmu redzējis tevi ne trešdienā, ne svētdienā. Zini, ko viņš man atbildēja? Jūs neticēsiet. Man nav laika. Jo cilvēks strādā, viņam ir biznes. Es domāju, piedu atvaino, pat tev nav laika. Cilvēkiem tie, kas patiešām strādā, ņemās, tur sitās pa 3-4 darbiem, es saprotu, ja? Kas nav, protams, arī pareizi. Bet tev nav laika, tu pa miskatēm dzīvo, un tev nav laika. Šis cilvēks nevis guļ, viņš ir miris grēkā. Viņš vienkārši būtiski miris grēkā. Bet Dievs mums mīļie devis tādu žēlstību, kad es skatos šiem cilvēkiem, Dievs mums devis tādu žēlstību, ka viņš mūs ir atdzīvinājis. Ka viņš ir darījis mūsu dzīves mūsu kungā Jēzu Kristu. Un ir ļoti bīstam, mīļie, dzīvo tādā stāvoklī. Es neko negribu. Jo, ziniet, tad, kad tu esi tādā miegainības stāvoklī, tu neko negribi darīt. Tu negribi pielikt roku ne pie kā. Un tad, kad kāds cits dara, tad vienmēr atrodās kādi, kas kritizē. Kā vajadzēja, kā nevajadzēja. Kas būtu labāk. Un tie ir tie, kas guļ. Tie ir tie, kas atrodas tādā miegainības stāvoklī, kuriem neko nevajag. Bet tad, kad kāds kaut ko dara, tad viņiem uzreiz rodās labas idejas, kā vajadzēja. Ko vajadzēja un ko nevajadzēja. Bet 1. Pētera 4:7, es jau iz nobeigumu. Bet visu lietu gals ir tūk klāt pienācis. Tad topiet saprātīgi un modri Dievu lūgt. Pirms tam Pēters tur runā par mūsu agrāko grēka dzīvi. Bet tagad mums ir cits aicinājums. Tev un man mums ir cits aicinājums. Un redz, tad, kad Dievs tev un mani pamodina, tad, kad viņš tev un mani sapurina, viņš grib tevi sagatavot un lietot savam godam. Amen. Viņš tad, kad tevi ir atdzīvinājis, kad viņš tevi ir pamodinājis, kad viņš ir nolicis tavus kājas uz cietas klints, viņam ir mērķis. Nevis vienkārši, ka tu esi draudzē, nevis, ka tu esi vienkārši kaut kur, ka tu kaut ko dari, bet ka tu var būt kā instruments, kā trauks viņa rokās. Un es zinu, ka reizēm cilvēki viņi saka, bet es neesmu mācītājs. Kā Dievs man var lietot? Es nekad neesmu stāvējis aiz kanceles, un ja es nestāvu aiz kanceles, nav jēgas. Dievam noteikti nav ko piedāvāt. Dievam ir ko piedāvāt. Vispirms ļauj viņam sākt ar sirdi. Tad, kad viņš sāks ar tavu un manu sirdi, viņš iegrozīs tavu sirdi pareizi. Tā, ka tavu motivi būs pareizi. Un tu nedzīsies ne pēc amatiem, ne pēc vietām, bet pēc tā, lai piepildītu Dievu gribas savā dzīvē. Āmen. Mīļais debes Tēvs, es Tev pateicos
Es pateicos, kungs, kad tu esi mums darījis dzīves līdz ar Kristu. Es pateicos, kungs, ka tu esi atvērs mūsu acis, ka mēs spējam redzēt tā, kā tu redzi. Ka tu esi atvērs mūsu ausis, ka mēs spējam sadzirdēt. Paldies Tev, kungs, ka mums šodien nav jābūt tādiem, kā Bībelē rakstīts, kā akliem ceļu rādi un abi iekrīt bedrē. Es pateicos, kungs, ka tu, Dievs, esi atvērs mūsu acis, ka mēs varam iet pa šo dzīvības ceļu. Ka mēs varam iet pa šo dzīvības ceļu kopā ar Tevi, Dievs. Un ka mums nav jāiet vieniem pašiem, Dievs. Kā Tu mums šodien atgādināji savu vārdu, ka Tu esi devis mums padoma devēju. Tu esi devis mums aizstāv, Dievs. Ka mēs neesam atstāti kā bāreņi, mans kungs, Dievs. Pat ja, kungs, mēs savā ticības dzīvē kļūstam tādi remdeni, vieglprātīgi, virspusēji, es pateicos, Svētais Gars, ka Tu klauvē pie mūsu sirdīm. Tu klauvē, Tu burtiski signalizē, Tu aicini celties augšā, ja mēs, kungs, esam kādā brīdī iemiguši, Dievs. Tāpēc es lūdzu, kungs, Jēzus Kristus vārdā, ja kādu no mums mēs savā ticības dzīvē, kādās lietās, kādās jomās esam iemiguši, es lūdzu, Svētais Gars, modini, aicini, Dievs. Es lūdzu, Jēzus Kristus vārdā, kungs, ja kādi ir aizmirsuši par savu kambaru, Dievs, ja ir kādi aizmirsuši, Dievs, par to lūkšanu vietu, Dievs, par to laiku, Dievs, ka viņi atver Dievu vārdu, un viņi lasa, un viņi klausās, un viņi iegremdējās. Es lūdzu, Dievs, atgādini, aicini, Svētais Gars, lai nav lietas viņu dzīvēs, kas būtu svarīgāks par to, lai viņi būtu pēduši no Tevis, Dievs. Ka viņi būtu saņēmuši no debesīm, ka viņi būtu saņēmuši no augšienes, Dievs, ka viņi būtu stipri, mans kungs, Dievs, ka viņi būtu Tavs gatavi arī stiprināt citus, mans kungs. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, uzmodini savus ļaudis, pacel augšā, mans Dievs, stiprini, mans kungs, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, lai neviens, mans kungs, Dievs, neviens, kas ir aicināts no Tevis, mans kungs, nepaliek pusceļā, lai nepaliek pusceļā, Tēvs. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, es pateicos, Dievs, ka Tu turi savu roku pār mūsu dzīvēm, kungs. Es pateicos, Dievs, ka Tu nekad neguli. Ka Tu nekad nenogursti, ka Tu nekad nepiekūsti, Tēvs. Mēs esam savā fiziskajā miesā, un mēs savā dzīvē mēdzam pagurt. Mēs mēdzam piekust, Dievs, bet es pateicos, Dievs, ka Tu spēcīgs un spējīgs mūs aizvest līdz galam, Tēvs. Tāpēc es lūdzu, kungs, lai Tavi bērni turas cieši klāt pie Tavas rokas. Lai viņi cieši turas pie Tavas rokas, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Es Tev pateicos, Mums nav dot daudz gani. Mums ir tikai viens labais gans. Tev nav daudz ganu. Es nerunāju par zemes mācītājiem, par ganiem, kas mums ir doti. Es runāju par mūsu augsto ganu, par mūsu dvēseļu ganu, par mūsu labo ganu. Un tas ir tikai viens. Un viņš ir uzticams. Turies pie savu labā gana rokas. Viņš vedīs tevi ne tikai zaļainās ganībās. Viņš ne tikai tevi paēdinās un padzirdinās. Viņš tevi izvedīs cauri visām nāves ielējām. Un tu redzēsi, kā tu no ielējas esi virsotnē. Kā no savas ielējas esi kalnā. Jo redzi, bez viņa tu nevari sasniegt tās virsotnes, kas tev ir jāsasniedz. Tikai kopā ar viņu. Tikai un vienīgi kopā ar viņu. Tā kā mums šodien atgādināja Dieva vārdu, ka bez viņa nekas nav neiespējams. Ar viņu visas lietas ir iespējams. Un Tēvs, es Tev pateicos, ka tas, kas man vai maniem brāļiem, māsām ir neiespējams, Tev viss ir iespējams. Tev viss ir iespējams. Paldies Tev, Tēvs. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev, ķēniņ. Vai mēs varam piecelties kājās, mīļie brāļi, māsas? Halleluja, Tēvs, es Tev pateicos. Halleluja, Tēvs, es Tev pateicos. Pielūdziet Dievu, brāļi, māsas. Halleluja, Tēvs, es Tev pateicos. Es Tev pateicos, es Tev pateicos. Es Tev pateicos, es Tev pateicos. Dievs darīs kaut ko jaunu. Dievs pat tiešām darīs kaut ko jaunu. Bet atceries, Jāni, tad, kad Dievs ver durvis ciet, tad nav tā, ka tu paliec un tu nezini, kur iet, viņš ver jaunas durvis vaļā. Viņš ver jaunas durvis vaļā. Līdzīgi kā ticības dzīvē, tad, kad tu ej kopā ar viņu, tu nepaliec pusceļā un viņš tevi neatstāja. Viņš tevi neatstāja.
Viņš neatstāja, viņš iet kopā ar tevi līdz galam, un nekad viņš tevi neatstās. Un tad, kad Dievs var kaut ko cieta, viņš var vaļā. Viņš var vaļā, un viņš zina, ko vērt vaļā. Tu vari nezināt. Tu esi pacietīgs un tu gaidi. Nevis pats var vaļā, bet Dievs var vaļā. Tad, kad viņš var ciet, tad viņš var vaļā kaut ko jaunu. Tāpēc es lūdzu, debes Tēvs Jēzus Kristus vārdā, kungs, pagodini savu vārdu. Pagodini savu vārdu, mans Dievs, ka tas jaunais, ka tās lietas, kungs, Dievs, ko tu sagatavo, mans kungs Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, ka tās nāk un piepildās viņa dzīvē, Dievs. Jēzus Kristus vārdā, un atceries, ka Dievs, viņš nenokavē, viņš ir īstajā laikā. Viņam nav jāierodās tad, kad tu gribi. Viņš ierodās tad, kad viņam ir jāierodās, tad, kad viņš vēlas atklāt savu vārdu. Halleluja, Dievs, es tev pateicos. Kad viņš grib atklāt savu vārdu īstajā laikā, tajā laikā, kad Dievs to ir paredzējis. Un es lūdzu, Tēvs, nevis viņa laiks, bet tavs laiks. Tavs laiks viņa dzīvē. Tavs laiks viņa dzīvē. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Un lai Dievs, lai kas tas arī būtu viņa dzīvē, Dievs. Es lūdzu, mans kungs Tēvs, lai viņš paliek uzticams. Lai viņš paliek uzticams un lai viņš neatkāpjas no tevis, Dievs. Lai viņš dzird tavu balsi, Dievs, un paliek tavā klātbūtnē. Jēzus Kristus vārdā, Dievs, pagodini savu vārdu, kungs. Es tev pateicos, Tēvs. Es tev pateicos, varenais Dievs. Halleluja, Tēvs, mēs pagodinām tevi, Jēzu. Mēs pagodinām tev, varenais Tēvs. Mēs cildinām tev, varenais Dievs. Es tev pateicos, Dievs, ka tu esi tālredzīgs Dievs. Es pateicos, kungs, ka tu redzi tālāk nekā mēs spējam redzēt, Dievs. Es tev pateicos, varenais Dievs. Es tev pateicos, kungs. Mums šodien pieminēja raksturvietu, kad Jēzus viņš sacīja, nāciet pie manis, kas ir bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Jo mana nasta ir viegla, mans jūks ir patīkams. Varbūt tu nes kādu nastu savā dzīvē. Varbūt ir kāds smagums, ko tu nes. Dievs grib tevi darīt brīvu. Viņš grib tevi darīt brīvu, ka tu nenes, jo redz, tev nav jānes. Tev nav nekas jānes. Tev nekas nav jānes. Tev ir jāatnes un jānoliek pie viņa kājām, jo viņš ir tavu nastu nesējs. Dieva vārds saka, visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par tevi. Kungs, es lūdzu, ka tu pagodini savu vārdu, ka visas nastas, kas tiek nestas, tas smagums, kas nospiež Jēzus Kristus vārdā, ka tas kā važas nokrīt Jēzus Kristus vārdā, ka tas kā važas nokrīt Jēzus Kristus vārdā, un ka nāk tavu brīvība svētā gara spēkā, Dievs. Pagodini savu vārdu, Dievs. Pagodini savu vārdu, kungs, un atjauno savus bērns. Atjauno un atspirdzini, Dievs. Atveldzē, mans kungs Tēvs. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu par tiem, kas ir varbūt kādu laiku jutuši sausumu savā dzīvē. Kungs, es lūdzu, Dievs, lai tavs traumas plūst, Dievs. Lai tavs svētā gara traumas plūst Jēzus Kristus vārdā. Un lai šim sausumam, Dievs, nav vietas tavu bērnu dzīvēs. Es lūdzu, lai viņi ir kā koki, kas ir stādīti pie ūdens upēm, Dievs. Ka viņi nes augus, Dievs. Ka viņi nenovīst, ka viņi nenokalst, bet ka viņi, Dievs, nes tādu dzīvību, mans kungs. Ka tie cilvēki, kas viņiem ir apkārt, Dievs, var baudīt, burtiski baudīt no tā, ka, Dievs, šī dzīvība, kungs, nevis viņos tikai paliek, bet, Dievs, tā izplešās, tā ietekmē Jēzus Kristus vārdā, Tēvs. Es tev pateicos, Dievs. Kungs, Dievs, ka tu aicini savus ļaudis iet no godības uz godību, no spēka uz spēku, no ticības uz ticību, no spožuma uz spožumu, un lūdzu, debes Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, lai tavi ļaudis nepaliek, Tēvs, uz vietas, lai nestāv uz vietas, mans kungs, Dievs. Bet kā tu teici mācekļiem, ka mēs pārcelsimies, es lūdzu, Dievs, lai tavu bērni pārceļās, lai viņi pārceļās. Un ja kādam, kungs, liekas, ka viņi atrodas laivā, un ka viņi, Dievs, ir šajā jūrā, un tur varbūt ir viļņi un trako viss, bet es lūdzu, Dievs, lai viņi atcerās. Lai viņi atcerās, Dievs, ka tu, Dievs, ļaus viņiem pārcelties. Ka tu ļaus viņiem pārcelties otrajā krastā, Dievs. Ka viņi neaizies bojā. Ka viņi neaizies bojā. Ka viņi neaizies bojā. Mīļais, es gribu tev atgādināt, brāl, māsa. Es gribu tev atgādināt. Ja tu šobrīd atrodies apstākļos un tev liekas, Dievs, kur ir tas, ko tu esi teicis? Kur ir tas, ko tu esi teicis? Es gribu tev atgādināt vienu svarīgu lietu. Mēs bieži vien domājam un fokusējamies uz apstākļiem, kur mēs esam. Kur tu vai es mēs esam, un tad mēs aizmirstam, ko Dievs ir teicis.
Mēs burtiski esam apkrauti, apņemti, burtiski pārņemti ar apstākļiem, ka mēs vairs nedzirdam to, ko Dievs ir teicis par tavu manu dzīvi. Mēs nedzirdam apsolījumu otro daļu. Mēs esam ceļā, tu esi ceļā, un ceļā bieži vien ir grūtības. Jo Dievs nav teicis, ka tu sasniegsi to apsolījumu kulmināciju. Viņš nav teicis, ka pa ceļām viss būs gludi. Bet bieži vien pa ceļām ir grūtības. Pa ceļām ir vētras, pa ceļām ir pārbaudījumi. Bet pa ceļām tas kungs ir kopā ar tevi. Pa ceļām tas kungs ir kopā ar tevi. Tas, ko es teicu brālim Jānim, viņš tevi pusceļā neatstāja. Un viņš nesaka, tiec galā, gan jau tu tiksi pāri. Nē, viņš ir kopā ar tevi arī pa ceļām. Viņš ir kopā ar tevi arī pa ceļām. Un šis apsolījums, šis vārds, ko viņš ir devis tavā manā dzīvē, tas piepildīsies. Tāpēc skaties pāri apstākļiem. Skaties pāri apstākļiem un tici tam, ko Dievs ir teicis. Ka nevis apstākļi valda, bet Dieva vārds valda tavā manā dzīvē. Dieva vārds valda tavā manā sirdī. Dieva vārds ir tas, kurš dod spēku tev celties un iet tālāk un aiziet līdz galam. Es lūdzu, svētais gars, piepildi savu vārdu savu bērnu dzīvēs. Piepildi, kungs, savu vārdu manu brāļu māsu dzīvēs. Ka viņi nepaliek pusceļā, ka viņi neapstājās, ka vēlns nenozog pa ceļām, ka viņš nenozog to apsolījumu. Jēzus Kristus vārdā, jo vēlns ir melis, viņš ir slepkava, bet Jēzus teica, nāc, lai jums būtu dzīvība un pārpilnība. Reiz tad, kad vēlns nāk, viņš nāk, lai nozag tavu apsolījumu, viņš nāk, lai iebaidītu tevi, lai viņš apmelotu tevi, lai apsūdzētu tevi, ka tu iestrēgtu kaut kur kādā vietā un netiktu tālāk. Bet es gribu tev atgādināt, ka Dieva vārds ir uzticams. Dievs pats ir uzticams pie savu vārdu. Viņš ir saistīts ar savu vārdu. Un ja Dievs ir saistīts ar savu vārdu, viņš neatteiksies no savu vārdu. Tāpēc neatsakies no tā, ko Dievs ir teicis tavā dzīvē. Neatsakies no apsolījuma, bet ej līdz galam. Ej līdz galam. Ej līdz galam. Svētā gara spēkā. Es lūdzu Jēzus Kristus varenajā vārdā. Debes Tēvs pagodina savu vārdu. Kungs, tu redz katru vajadzību. Tu redz, kungs, katru sirdi. Tu redz katru dzīvi, kungs. Tu redz, Tēvs, ikvienu cīņu, mans kungs. Tu zini, Tēvs, nu redz katru sirds nopūt. Jēzus Kristus vārdā Dievs pagodina savu vārdu un pieskaries, kungs. Es nezinu, ja tev ir vajadzīgs, lai par tevi lūdz Dievu. Tu vari iznākt priekšā šajā brīdī. Mēs lūgsim Dievu.